Sveiks, mans mīļais skatītāji! Vai no rīta ielūkojoties spogulī, tu sev uzsmaidi un mīli sevi no visas sirds? Ja jā, tad zini, ka tas tev visvairāk ir vajadzīgs. Šodien es tevi aicināšu pie sevis uz mājām, uz savām otrajām mājām, uz salonu. Un es tikšos ar 3 iedvesmojošām sievietēm – gudrām, talantīgām un fēnām. Šodien savu skaistumu stāstu es sākšu ar Alēnu Butkēviču. Cilvēks, kurš ar savām zināšanām ir panācis ļoti daudz. Sveika, Alēna! Paldies un sveiki! Viena no lietām, kas mums kā sievietēm ļoti interesē, un arī vīriešiem, vesela un spodra āda. Vesela? Vesela? Jā. Tieši tā. Saka, lūdzu, kā tu rūpējies par sevi? Kāda ir tava ikdiena? Pirmkārt, jāsaka, ka man ir savi gadi, kas ir 60, un tuliņās būs. Un man laikam jārāda tā bilde, kas man bija, kad man bija 55. Jo savādāk nesapratīs, kāpēc es sāku nodarboties tieši ar ādas lietām, tad, kad man ir... Amerikā ir biotehnoloģiskā kompānija, kur mēs nodarbojamies ar vairāk baktērijām, ar vīrusiem un tā tālāk. Un kāpēc es pārgāju mazliet uz ādu? Tāpēc, ka es ļoti novecoju, man aizgāja vīrs ar vēzi un bija daudz citas dzīves problēmas, kas saskrēja visas vienā laikā, un es reāli sabruku. Kāda ir tava ikdienas rutīna? Mana rutīna ir 4 gadi mani produkti. Ikdienas rutīna, kā tu kopi savu ādu? Es pavisam vienkārši. No rīta, es mazgājos dušā, ja? Es mazgājos dušā, pēc dušas es lietoju toneri uz sejas, uz kakla un uz rokām. Jo te ir tikai dabiski produkti, jo es neliktu savu ķīmiju un es neiesaku nevienam, jo vienmēr ir blakus parādības. Dabiski produkti. 100% reģistrēti Eiropā kā zaļā. Fantastiski. Jā, jo mēs ķīmiju, es esmu pret. Jā, tātad pirmais ir toners. Toners, saprotiet, bija jāliek kāds vārds, bet viņš ir tik multifunkcionāls. Viņš izmazgā, viņš aizver pores, viņš ir pretiekaisuma, viņam ir momentāls liftings un ādas gaišinošs. Es taisīju tā, lai man ir 1, 2, 3, esmu gatava jau iet. Ja? Pēc tam, pēc tonera, mēs zinām, ka āda atjaunojās pēc 28 dienām. Kas mums jādara? Katra šūniņa, jebkur organismā, ir principā tāds mazbērniņš. Ja? Un mazam bērniņam vajag ko? Mazam bērniņam vajag telpu, kur viņš augtu, tā kā mātes vēderā. Ja viņš būs nospiests, nebūs labi. Un viņam vajag, viņš nevar būt toksīnos. Un kas nospiež un kas ir toksisks, tā ir limfa. Jo vairāk limfas, jo mazāk vietas ir šunai, un kas nevar tikt klāt? Nevar tikt klāt 2 galvenās vielas. Skābeklis un barības vielas. Ja mēs tagad pārtrauksim elpot, nebūs labi. Tātad ar mazām molekulām, kas var tikt caur ādai, kad nav vajadzīgs ādai, tas nav vajadzīgs visas terapijas, kas traucē ādas struktūru. Ja? Mēs atradām veidu, kas ir Japānas nanotehnoloģija, kas ir mazās molekulas, un tas ir sērumā iekšā. Tāpēc mēs viņus uzliekam ar kotonpēdu, un to es uzlieku, lai manas nākamās šūnas jau atkal ir veselas. Es pateikšu, 60 gados var paraustīt savu vaigu. Diezgan elastīgs, ja? Un es nekad mūžam neesmu neko sev iedūrus vai kaut kas ir darīts. Un trešais, ko es uzlieku virsū, ir krems. Arī pašas radīts. Kremam ir 2 iedarbības. Kā uz iekšu ar mazām molekulām, tā uz ādu, lai aizsargātu ādu no ārējiem faktoriem. Protams, tur ir hialuronu skābe un vitamīna C un visam, kam ir jābūt ārējai kārtai. Marita, man jau šķiet, ka izskatīties tik žilbinoši ir grēks, un grēks vienmēr ir ļoti garšīgs. Saki, lūdzu, kā tas ir izskatīties tik labi? Mīļā Binnī, pirmām kārtām prieks tevi redzēt klātienē un iepazīties ar tevi. Un es uzskatu, ka
galvenais, kas mums ir jādara, katru dienu jāparūpējas par sevi. Tu esi iepazinusies ar Alēnas veidotajiem šederiem. Saka, lūdzu, kāds bija tavs pirmais iespējas? Es vispirms gribētu pateikt, ka Alēnu es pazīstu 40 gadus. To nevajadzētu teikt. Jā, un mums bija tāds connect, iepazīšanās, ieraudzījām vienu otru, man liekas, un iemīlējām. Tad, kad es uzzināju 4 gadus atpakaļ, kad top viņas jaunie produkti, ka mūsu zinātniece rāda kaut kā jaunus produktus ādas kopšanai, es, protams, zināju, ka es arī būšu viena no pirmajām, kura tos izmēģinās. Un tad Alēna uzaicināja pie sevis uz privātu praksi, lai klātienē jau izmēģinātu šos produktus. Un, ziniet, man ir viens vārds, tikai viens vārds, vai liftings var būt redzams 15 minūtēs. Un es saku, ka jā. Tad šajā pirmajā iepazīšanās reizē es pamanīju, viņa man uztaisīja vienu pusīti, un es pamanīju, 15 minūtēs tāds efekts. Man ļoti patīk jaunais radītais produkts, un es arī viņu šobrīd lietoju. Un es arī redzu tās problēmas, kas mani uztrauc, piemēram, šie mazie noslīdējumi un sejas kontūra. Ir pagājis pavisam īsts laiks, un es redzu to rezultātu. Mēs šodien veiksim eksperimentu. Jā. Un raudzīsim, vai tevis izstrādātā formula strādā, vai strādā uzreiz, vai tur ir jābūt kādam laikam jāpaiet. Tātad mēs runāsim šodien par Guntu, ārkārtīgi skaistu sievieti, kurai mēs uzņēmāmies tā kā latviski runājot challenge vai izaicinājumu produktam, tāpēc, ka to, ko es redzu problēmu, tātad ir sarkanums. Ja, ir ļoti dziļas sporas, ir diezgan, es varētu teikt, drīkst taukaina seja, ir rētaudi no iepriekšējām bijušām kādas pumpas vai aknes, ja, ir pietūkuši plakstiņi, ja, un ir tātad porains, iekaisis un nav gluda āda. Un mēs izmantosim absolūti jūsu produktus, un mēs taisīsim tikai vienu pusi sejas, jo mēs gribam redzēt, kā viņš tieši strādās. Sāksim mēs ar absolūti jūsu toneri. Sāksim viņu klāt, mēs liekam tikai pusceju, ja, turat galviņas, ja, tā. Un mēs velkam tā kā 3 pirkstiem un novelkam tā kā limfa drenāžu uzreiz. Ja. Var redzēt, kad sakarā to, ka šim tonerim ir ļoti spēcīgi attīroša un pretiekaisuma terapija, aiztaisīt pēc cīnstiem, ja. Mēs velkam pāri, bet mēs tajā pašā laikā mazliet šmaucamies, mēs taisam sejas limfodrenāžu. Redziet, ko es jau varu dabūt ārā. Ja, noteikti izējam cauri pašām problemātiskajām vietām, un mēs ejam uz sāniem pa limfodrenāžas ceļiem. Noteikti ieejam visās krunciņās, ja, un tā es atkārtoju vēlreiz, mēs taisam visu seju, mēs nonākam līdz ausī, un tad ejam un nobraucam visu kaklu, respektīvi mēs novelkam visu limfu uz leju. Kā jūs jūtaties, Gunta? Kāda ir sajūta? Tāda tā kā velkoša, nedaudz tā kā... Tā kā sausinoša? Nē, patīkami. Tas, ko es redzu, un cik mums ir pagājušas 2 minūtes, ja, es redzu, ka šis svaigs, ja, pirmām kārtām ir daudz mazākas poras, un viņš pats, neteiksim, sašķļots, viņš ir samazinājies izmērā pret šo vaigu. Tagad mēs iesim tālāk ar sērumu. Visa tā darbība notiek zem ādas praktiski. Zem ādas, jo zem ādas notiek reģenerācija, jo organisms jau reģenerē un ārstē mūs, ja? Šeit liekas tāda tā kā nomocība tā sejas tāda, un šeit liekas tāds vieglums. Un tad pēdējo, ko mēs uzliksim, ir krēms, kas šogad saņēma 1. balvu pasaulē.
Tātad atkal mēs redzam pilnīgi praktiski gluda āda, ir pacēlies plakstiņš, ir samazinājušās, redziet, te krunciņas ir praktiski visas pazudušas, ja, tātad ir tāds immediate liftings, ir samazinājusies tātad šis viss augurs ir aizgājis, atkal jaunība atgriezusies, ja, šī daļa, nesmēdiet, lūdzu, jā, šis vilnis, ja, mums arī praktiski samazinājies, izlīdzinājusies līnija, ja, nav iekaisums vairs ap lūpu kaktiņiem un sejas forma. Es pat nezinu, ko lai teikt. Wow! Nu, pirmām kārtām šī te līnija, viņa nav tik izteikta kā šī. Un šajā vietā var redzēt, kādas man ir paplašinātas poras šeit un cik mazākas viņas ir šeit. Un ceja acīm, man liekas, tāda nostiepta. Jā. Man liekas, ka man kāds ir šitā teviņu to seju tā pavilcis uz atpakaļu. 20 minūtes ir pagājušas, lūdzu, meitenes, jums rezultāts. Matu izkrišana ir normāls matu dzīves cikla posms, bet dažkārt tie izkrīt par daudz, tie kļūst nespodri, matu ķēmē parādās arvien vairāk matu. Kā tikt ar to galā? Šodien uz sarunu esmu aicinājusi 3 brīnišķīgas dāmas. Matiem nepatīk, ka mēs viņus ļoti aiztiekam, jā, tātad cepures, jā, un dažādi sintētiski materiāli, jā. Matiem labāk patīk būt brīvā vaļā, viņiem nepatīk matu gumijas. Visas sievietes, kuras ir nesājušas garus matus, atzīst, ka tas dod lielu spēku un sievišķību. Mati, protams, ir veselības spogulis, protams, bet mūsdienās, kad cilvēks par savu veselību rūpējās, ka viņš cenšas visu darīt, it kā uzturs pareizs, sportojam, cenšamies būt labā garas stāvoklī, bet varbūt situācija, ka tomēr mats nav kvalitatīvs, ja, un tad iestājās nesapratni, kāpēc tā. Tomēr ir jābūt kaut kādām tādām pamatlietām, kas mūsu dzīvesveidā būtu jāievēro, lai tiešām mēs paši būtu veseli un lai mums būtu tik krāšņa matu rota kā tev. Man jāpasaka paldies vecstāvam, jā, viņi ir man no vecstāva Herberta, droši vien ģenētiski tikuši, jā, un arī manai māsiņai. Bet, protams, kad jebkuras rūpes par matiem, par matu matriciņu, kur atrodas 2-3 mm zemādā par matu folīkulu, dos ļoti labs rezultāts. Un kas tad ietekmē šo te matu augšanu varbūt negatīvi? Nu, lai gan tas tāds mistisks faktors stress, ja, kā viņš ietekmē? Viņš reāli ietekmē, jo stress spazmē asinsvadu sīkos, ja, kapilārus spazmē, un tādā veidā arī samazinās apasiņošana, barošanās šiem te matu folikuliņiem, aktīvajām matricām, un stress ietekmē tieši šādi. Ja. Tāpat arī uzturs pareizs. Ja. Viss uzturvielas mums ir vajadzīgs, lai matu folikuls sevi varētu pierādīt dzīvē, ja, lai šī te matu ražošanas fabrika kvalitatīvi darbotos. Ļoti jāatcerās, ka mati ir dzīvi, un mati īstenībā mums aug 3 līdz 6 gadus. Ja? Tātad visā šajā laikā matam no kaut kurienes ir jāsaņem šīs te barības vielas, ja? Un viņam ir jādabūna kaut kur spēks un enerģija augt. Ja? Tātad mata sakne ir dzīva, un asinsvadi sīkie kapilāri pienes tad šīs te barības vielas. Nu, kur tad viņas dabūt no mūsu organisma? Katrs mikroelements, ja? Nu, tie tradicionālie, ko mēs parasti piesaucam, cinks, silīcijas, selēns, dzels ļoti svarīgs, ja?
visa B grupa, AE vitamīns, B7 vitamīns, biotīns, kas arī keratīna ražošanā piedalās. Katrai tai mazajai niansītei ir svarīga nozīme. Ja kaut kas mūsu organismā iztrūkst, ja mēs kaut ko neesam saņēmuši, tad tas var atstāt iespaidu. Vai pārtiks produktiem mēs varam uzņemt pietiekami daudz minerālu vielas un vitamīnus, lai nodrošinātu saviem matiem, kā tu teici, labas fabrīciņas darbību? Nepavelti ir tāda liela nozare, kura ļoti lielu piedāvājumu sniedz uzturbagātinātāji. Nepavelti viņa ir reāli klātesoša, un visā pasaulē ento gadu 10 garumā, jau tie tiek izmantoti. Tā kā droši vien tas jautājums tiek atbildēts pats no sevis. Aptieku plauktos ir pieejama Pantogara produktu līnija, matu kopšanas līdzekļi un Pantogara vegāni, kurš nodrošina matu saknes ar dažādām uzturvielām, kas ir svarīgas jaunu matu šūnu veidošanai. Ja mēs runājam par matu veselību, tad ļoti nozīmīga ir B grupas vitamīni. Un Pantogara sastāvā ir auga ekstrakts, tātad organisms ļoti labi šos te B grupas vitamīnus, kas ir no rauga, ļoti labi uzsūc. Tas ir tā kā dabisks B vitamīna avots. Tālāk jau, protams, ir pievienot rīsu proteīni, un proteīns tās ir olbaltumvielas, un tā ir arī galvenā matu sastāvdaļa. Un, protams, kad ir pielikts klāt arī vitamīni, biotīns, ir pielikts klāt dzels. Īstenībā par dzelzi arī kādreiz mēs aizmirstam, ka dzels ir ļoti svarīgs tieši matu veselībā, lai mata nekrist ārā. Un sievietēm jau ir raksturīgi, ka dzels visu laiku mums pietrūks, jo mūsu organisms tā funkcionē. Un, tāpēc par dzelzi arī jāpiedomā. L-cistīns ir tāda arī aminoskābe, kur tieši veicina matu struktūru, kur ļoti daudz ir matos. Tāpēc arī ļoti labi, ka vitamīnu sastāvā ir iekšā jau. Tad, kad man piedzima pirmais bērniņš, tas bija jau 5 gadus atpakaļ, saskāros ar problēmu, kad tie mati sāka pastiprināt izkrist. Tas ir principā visām jaunajām māmiņām ar to nākas sastupties. Un toreiz es tā kā īsti nezināju, ko iesākt, vienkārši ļauju šim procesam notikt. Tad šobrīd, kad man piedzima otrs bērniņš, tad es jau biju tam gatava un sapratu, ka organismam ir nepieciešama papildus enerģija, papildus līdzekļi, kopjošā kosmētika un arī vitamīni, kas šiem matiem palīdzēs atkopties. Īstenībā matu izkrišanas problēma mums tā liekas, ka vairāk uztrauc sievietes, bet īstenībā jau tā nav. Vairāk viņi uztrauc vīriešus, tieši matu izkrišanas problēma. Un tad ir tā, ka, protams, mēs vairāk skatāmies kosmētikas virzienā, kādas sērumi, šampūni, bet īstenībā visefektīvāk ir iekšķīgi lietojamie vitamīni, jo tādā veidā mēs atbalstam tos matus, kuri šobrīd ir augšanas fāzē, viņi paliek stiprāki, spēcīgāki, un mazāk krīt ārā. Tā kā, es teiktu, gan sievietēm, gan vīriešiem, kuriem šis jautājums uztrauc, kurus uztrauc tas, ka viņiem izkrīt mati. Pantogara vegāna formula nesatur laktozi un glutēnu. Ir pierādīts, ka vegāna diēta var izraisīt tādu barības vielu deficītu kā dzels, biotīns un cinks. Pantogara vegāna papildina organismu ar dzelzi, biotīnu un cinku, kas ir svarīgi laba matu stāvokļa nodrošināšanai. Tā ir unikāla situācija, un aizvien vairāk mēs redzam kompānijas, kuras ražo produktu līnijas, kur ir gan vitamīni, gan arī dažādi kosmētikas, gan ādai. Pantogara gadījumā tie ir šampūni un toniki tieši matu veselībai. Kāpēc ir labi tāds komplekss risinājums? Jo kompānija veic pētījumus, viņi strādā, viņi redz, kādam tad būtu jābūt šampūnam, kurš vismazāk kairina, piemēram, vai ietekmē galvas ādu. Kādā veidā, piemēram, šīs te aktīvās vielas tajos produktos ielikt, lai viņas vislabāk, piemēram, iedarbotos tieši uz to problēmu, kas mums ir aktuāli. Pantogara koncentrējās uz matu izkrišanu. Tātad viņu pētījumi, viņu produktu sastāvs ir tieši domāts šīs te problēmas risināšanai. Un tāpēc ļoti labi ir lietot visu produktu līniju. Vitamīnus iekšķīgi, šampūnu un toniku, tad ārīgi, lai koptu matus un lai viņi mazāk kristu ārā. Dakter, noslēgumā tādu apkopojumu. Kas ir tas, kas ir vissvarīgākais mūsu veselībā, mūsu matu veselībā?
Svarīgi ir labi justies, ja? Un tas viss atrisina, ja? Un lai labi justos arī tā matriciņa, kas tur sēž zemādā un ražo mums matu. Galvenais ir neaizmirst par sevi, ja? Un par savu veselību, ja? Un par savu matu veselību. Un atcerēties, ka visu var darīt, visu var uzlabot, un vienkārši ir jāstrādā. Vai tu, mans mīļais skatītājs, zini, kāds ir tavs asinsspiediens? Es tūlīt to zināšu, jo esmu atnākusi pie ārsta kardiologa Jānas Paiglītes. Sveiki, doktor! Labdien! Nu tad mēram var? Mēram! Ja, spiediens ir augsti normāls, tas ir 140 uz 80. Nu, jāsaka tāds, tas droši vien tāpēc, ka šeit ir ārsta kabinets un ir baltā halāta sindroms. Otrs ir, protams, kā saka, televīzijas klātesenības, jā, jo ir mazliet satraukums. Veģetatīvā nervu sistēma, protams, ka mums mazliet paaugstina to spiedienu. Bet ja viņš visu laiku ir 140 uz 80, nu, tad vajadzētu sākt domāt. Kāda ir norma, tā ir principā mums vajadzētu orientēties uz to 120 uz 80, bet, protams, tāds visiem nebūs. Arī 130 vēl ir normāls spiediens, principā līdz 140 uz 80. Kāpēc ir tāds pieņēmums, ka augsts asinsspiediens un paaugstināts holesterīna līmenis ir tā saucamais bīstamais pāris? Tāpēc, ka holesterīns ir ļoti daudziem paaugstināts jau pirms tam, kad vēl ir parādījies augsts asinsspiediens. Un augsts asinsspiediens kopā ar augstu holesterīnu ir ļoti nedraudzīgi organismam, kas būtu jāārstē abi divi kopā, ne tikai viens no viņiem. Tad mums ir gan labais holesterīns, gan sliktais holesterīns. Ir kopējais holesterīns, kas sastāv gan no labā, gan no sliktā. Augsta blīvuma holesterīns ir tas saucamais labais holesterīns, ko mēs tā ļoti ietekmēt nevaram, kāds viņš mums ir no iedzimtības dots, tāds viņš būs, bet sliktie holesterīni ir zema blīvuma holesterīns un triglicerīdi. Ja mēs skatāmies uz to slikto holesterīnu, tas ir zema blīvuma holesterīns, kuram ir norma zem 3, tad mums ir jāstāsta, kas mums sēž pretī par pacientu. Vai tas ir absolūti jauns un vesels bez jebkādām blakus slimībām ar normālu spiedienu, tad lai viņam ir zem tā 3. Ja? Bet ja jau pacientam ir augsts asinsspiediens, tad viņam norma ir pilnīgi cita. Tad jau mums būtu jātiecās uz to zem 1,8. Bet ja pacientam jau ir miokarda infarkti bijuši, ja ir stenti ielikši, tad pilnīgi noteikti ir šis skaitlis, kas ir diezgan zems, kas ir zem 1,4. Un kāda varētu būt medikamentu terapija? Medikamentozā terapija dotā brīdī ir ļoti plaša. Protams, neviens nav atcēlis veselīgu dzīvesveidu, kas arī nedaudz var samazināt holesterīnu. Ja mēs zinām, ka cilvēks stipri grēko par kustībām, par ēšanu vai par ūdens dzeršanu. Bet ja mēs zinām, ka viņš negrēko nemaz un viņam jau ir kaut kāda slimība, tad mums pilnīgi noteikti ir medikamentoza terapija. Mums ir pašlaik ļoti labi pieejama kombinēta terapija, kur ir 2 zāles, jeb 3 zāles vienā, kurā ir gan spiediena zāles, gan arī holesterīna zāles, kur mēs varam ārstēt gan spiedienu, gan holesterīnu ar vienu tableti. Tagad arī ir ļoti laba izvēle. Mums ir, lai mums nebūtu tikai jāceļ lielas devas statīniem, mums ir kombinēta terapija, arī statīna terapija, kur mēs varam iegūt daudz labāku efektu, dzerot mazākas statīna devas, bet kombinētāku terapiju. Un tas efekts tiešām ir labs, un mums nav vairs grūti dabūt šos ļoti zemos zem blīvuma skaitļus. Nu jā, doktor, un noslēgumā, kāda ir spēka vārdi pacientiem no jums kā no kardiologa? Ir ļoti daudz mūsu dažādas izmeklējuma metodas, kur mēs varam apskatīties, vai tas holesterīns ir sācis izgulstēties vai nav, cik daudz viņš ir sācis izgulstēties. Bet es domāju, ka tas ir jau darbs nevis ģimenes doktorim, bet jau varbūt pie speciālista, pie kardiologa, kurš var uzņemties šo te pacienta ārstēšanu ilgtermiņā, ja, lai mēs nenonāktu līdz tiem bēdīgajiem notikumiem, kurus mēs neviens negribam, bet varbūt, kā saka, vairāk rūpēties par to profilaksi un tādu terapiju, kas palīdzētu kvalitatīvi un labi mums dzīvot.